Sveiki, ķekavieši! Mans vārds ir Gatis Līcis, un esmu ķekavietis. Kā likumīgi nozagt miljonu? Viegli, ja es Ķekavas novada domas deputāts. Es jums pastāstīšu. Kāpēc pašvaldība pati pa taisno nenopirka no baznīcas šo te parka teritoriju? Un kāpēc mēs tagad taisam mahinācijas? Pagājušā gada nogalē noslēdzās interesants darījums, kurā ķekavieši zaudēja, manuprāt, 1 miljonu eiro vērtu zemes gabalu. Ķekavas novada doma jau sen šajā gabalā bija ieplānojis būvēt parku. Šeit ir liegums, kas neļauj būvēt nekādas ēkas. Tātad šeit var būt tikai parks, un šī zeme var būt interesanta tikai pašvaldībai. Bet zeme piederēja baznīcai. Bet baznīca to vēlējās pārdot, un tā vienkārši par lētu naudu bija jāatpērk. Un pašā sākumā tiešām bija arī tā, ka pašvaldība piedāvāja arī gan mājas variants, gan izpirkt īpašumu ar nomas tiesībām un tā tālāk. Tātad, lai varētu realizēt šo te parku. Zinot par pašvaldības plāniem, draudze zemes īpašniece pirms 2 gadiem, kad mūsu domi vadīja Valds Variks, vērsās pašvaldībā ar iesniegumu, piedāvājumu zemi atpirkt. Prasītā summa bija niecīga 11 000 eiro. Nu tad runājam, atpērkam uzreiz. Jā, uzreiz mums bija pārunas par to, un arī ir vēstule no pašvaldības, no Varika kunga. Jā. Vai mūsu pašvaldība nopirka zemi, kur jau bija uzsākusi parku projektēšanu? Tas brīdis, kāpēc mums tā sarunas pārtrauka bija, tāpēc, ka mēs faktiski saņēmām no saimnieciskās komitejas vēstuli, kurā tika minēts, ka šis jautājums pieņemts zināšanai, un pēc tam faktiski nesakoja mums tālāk rīcību. Tātad, neskatoties uz to, ka jau sen ir plānota parka būvniecība, kad ir uzsākta projektēšana, kad notiek pārunas ar draudzi par zemes pirkšanu, un draudzi vērsies Ķekavas domē ar iesniegumu, tomēr Ķekava zemi nenopērk. Interesanti, kāpēc? Kāpēc, Varika kungs, jūs neinformējāt domi, parakstījāt vēstuli, kur jūs faktiski atsakaties šo te gabalu pirkt tiešā veidā uz domu? Es neesmu šādu vēstuli parakstījis. Kas tad viņi ir parakstījis? Saimniecisko lietu komitejas vadītājs. Andis Adats. Plašākai sabiedrībai pazīstams kā bijušais Baložu pilsētas mērs, kurš savā laikā vēlējās iemainīt 10 hektārus Baložu pilsētai piederošas zemes pret graustu. Padomju laikos būvēt bumbu patvērsmi. Un tad uzradās šis Marga grupa pārstāvis, kurš piedāvāja šādā veidā iesaistot trešo personu veikt darījumu. Tātad baznīcā ierodās starpnieks, labdaris, Sijā Marga personā, kurš piedāvā baznīcai iesaistīties un labvēlīgi jautājumu risināšanu. Firma, kas radusies īsi pēc tam, kad baznīca bija vērsusies Ķekavas domē ar savu iesniegumu, tagad piedāvā iesaistīties kā starpnieks. Baznīca nesaņēmusi atbildi no pašvaldības, darījumam piekrīt. Tādējādi pa to laiku arī uzradās šie, Marga grupa pārstāvi, kuri vēlējās zemi, kur mēs runājam, Mežs 11. Un jau pašvaldībā vēršas šis starpnieks, Sijā Marga, kā līdzīpašnieks jau, ar piedāvājumu atkal mainīt šo pašu zemes gabalu, bet jau pret citu pašvaldībai piederošu īpašumu ar nosaukumu Mežs 11. Šobrīd Mežs numur 11 ir pašvaldības zeme un pieder pilnībā pašvaldībai. Deputāti balso un lēmums pieņems. Par 12, pret nav, atturās 1, nepiedalās nav. Lēmums ir pieņemts. Pastāstīšu jums interesants detaļas. Starpnieks Sijā Marga, kuras dibināšanas un darījuma sākuma 2 gadu laikā, nav apgrozījis nevienu eiro. Saimnieciskā darbība nav notikusi nekāda. Skaidrs ir viens, ka šī firma ir tikusi radīta tikai priekš šīta darījuma. Vienīgais, ko firma paspējusi 2 gadu laikā, nopirkt luksus klases auto, Mercedes, par 121 000 eiro. Tātad ar mūsu novada deputāta Anda Adata palīdzību un tā laika priekšsēdētāja Valta Varika atbalstu vai bezdarbību Sijā Marga, iesaistoties šajā darījumā kā starpnieks, samaksājot baznīcai 87 000 eiro, ieguva savā īpašumā zemes gabalu Mežs 11, nepilni 4 hektāru platībā, tieši blakus Maksimas noliktavām. Šis man aiz muguras ir tas slavenais gabals. Re, kur ir Maksima,
un tās priedes ir īpašums ar nosaukumu Mešs 11. Es esmu ļoti ziņkārīgs, tāpēc palūdzu certificētam vērtētājam veikt novērtējumu. Un ziniet, kāda ir tirgus vērtība? Aptuveni 380 000 eiro. Tas nozīmē, ka Siem Margroup, iesaistoties šajā darījumā, īsā laikā jau ir nopelnījis 300 000 eiro. Bet, dārgie draugi, ja tas jums liekas šausmīgi, es jums pastāstīšu kaut ko vairāk. Ja jūs strādājat domē, tātad jums ir informācija. Maxima ir vērsusies domē ar iesniegumu par saviem plāniem, ka līdz 2020. gadam viņa plāno paplašināt savus noliktavas. Nevis tikai nedaudz, bet dubultot darbinieku skaitu. Tas nozīmē, ka Maksimai vajadzēs zemi, kur būvēt jaunas noliktavas un piebraucamos ceļus. Ja mēs ieskatāmies kartē, tad varam redzēt, ka Maksimai ir tikai viena iespēja, uz kuru pusi paplašināties. Tieši šajā pusē atrodas nesen vēl pašvaldībai piedarošais, bet nu jau Siem Margroup īpašumā esošais zemes gabals Mešs 11. Tas nozīmē, ka ļoti iespējams Maksimai, lai paplašinātos, šis zemes gabals būs nepieciešams. Zemes grāmatas ieraksts liecina, ka pirms 10 gadiem Maksima samaksājas par līdzvērtīgu zemes gabalu 1 786 000 eiro. Tas ir 20 reizes vairāk nekā Siem Margroup par līdzvērtīgu zemes gabalu samaksāja baznīcai. Ja man piederētu zemes gabals Mešs 11, tad es no Maksimas varētu mēģināt dabūt pat 1 000 000. Pie labas kaulēšanās varbūt pat vairāk. Un šo naudu varēja iegūt Ķekavas novads un uztaisīt 4 šādus parkus. Un tagad pasakiet man, dārgie draugi un novadnieki, vai tā nav valsts nozagšana? Es tā arī nesadzirdēju atbildi, kāpēc pašvaldība pati nenopirka šo te parka teritoriju. Domāju, ka es atbildēju uz jūsu jautājumu, Jarunkungs. Margroup, viss šī informācija nevarēja būt pieejama vienkārši no malas. Un viss skumjākais šajā visā procesā ir tas, ka par šo darījumu nobalsoja gandrīz visi deputāti. Tikai vienam radās šaubas. Tikai vienam. Un, dargie draugi, pavasarī, kad deputāti šeit griezīs lepni lentas un leposies uz šo parku, ar kur jau tagad vairāk lepojās sociālajos tīklos un mūsu novada oficiālā izdevumā, ziniet, jūs esat apzakti. Likumīgi apzakti. Laimīgi!